Vienīgais plānotais ekskluzīvais koncerts tomēr pārtaps 2. Pēc tam, kad skatītāji uzzināja, ka viņš uzstāsies ar koncertu VEFā, VEF kultūras pilī nācās izsludināt papildu koncertu. Tas gan notiks Kamerzālē, nedaudz mazākā formātā. Mēs runājam par leģendārā Čikāgas piecīšu dalībnieka Armanda Birkena 70 gadu jubilejas koncertu. Gan 20. gan 22. oktobra koncertā viņam uz skatuves līdzās būs arī īpašie viesi. Armanda ilgadīgā skatuves partnere Lorija Vuda, kā arī akordionists Rolands Zelčs no ansambļa Hagenskalna muzikanti. Un šorīt visus 3 mūziķus ar prieku esam sagaidījuši pie mums rīta panorāmas studijā. Labrīt! Labrīt! Gluži kā dziesmā jāteic, tur bija 6:30 no rīta Rīgas ielā, bet Čikāgā 10 pievakarē, nu tagad mēs esam jau 8:30, tad būtu 11:30 laikam, jā? Ja tā pareizi rēķina līdzi. Jā, 8 stundas. Armand, pēc kāda jūs pulksteņa to savu laika atskaiti vispār pašlaik šajās dienās arī mērojat, salīdzināt tās laikrāžas abās zonās? Ai, nē, es jau pielāgojos diezgan ātri kaut kā sanāk. Kad jau atbrauc uz Latviju, nav laika. Nevar atļauties kaut kā nepielāgoties. Ir jāiet uzreiz vietējā ritmā un vietējā grafikā, un es gulēšu, kad es aizbraukšu mājā. Bet šeit atbraucot, katra minūte ir dārga un vērtīga un skaista un forša, un ir jāiet un jādara viss. Un kādas sajūtas jūs apņem tā apziņa, ka šeit mājās esat ārkārtīgi gaidīts, arī, teiksim, mīlēts un sirsnīgi sveikts, un klausītāji nevar vien nociesties un sagaidīt, un aumaļām grib steigt pie jums uz koncertiem? Nē, oi, mans Dievs, bez šaubām tas ir ārkārtīgi mīļi un aizkustinoši. Tiešām aizkustinoši, ļoti pateicīgs publikai un koncerta apmeklētājiem ļoti pateicīgs. Un tāpat arī Lorijai. Mēs ar Loriju esam pazīstami no bērnības Čikāgā. Un tas tik vienmēr, tā ir viena no vispatīkamākām lietām atbraucot Latvijā, kas var uzstāties arī ar Loriju, ko es ļoti daudzreiz darījis. Un Rolands arī mūsu jau vairāku gadu sadarbības partneris, un par to arī mēs priecājamies. Tātad, nē, viss tiešām ir skaisti, un visi gada laika Latvijā ir īpaši un skaisti, un tagad ir rudens, tātad mēs baudam arī rudeni, krāsu maiņas un vispārējo. Lorija, kā ir šobrīd, atskatoties uz to gāro, intensīvo piecīšu periodu, vai nāk kaut kādi spilgti momenti no tiem laikiem prātā, kādreiz ik pa laikam tie koncertos restaurējas paši, vai tomēr jāiet uz priekšu, un katrs koncerts jau ar kaut ko jaunu arī nāk? Kā šīs? Jā, vēl pirms mēs bijām 89. gadā, bija ļoti daudz dziesmu svētki, kuros piecīši uzstājās, un varbūt paši mīļākie būs tie koncerti pašā Čikāgas latviešu namā, kur tas viss jūtās kā māja un savējie un draugi, jo es kā maz meiteni arī skatījos Čikāgas piecīšus un smējos un dziedāju līdzi, un tajā laikā man ieiet prātā, ka es kādreiz ansamblī arī piedalīšos. Bet, protams, pirmā Latvijas tūra, tas bija neaprakstāmi. Jā, patiesībā sakot, interesanti, saslēdzās zvaigznēs, es pirms pāris dienām kaut kā ar saviem, kā es saku, sīkajiem, ar mazajiem mājās aizrunājāmies līdz Čikāgas piecīšiem. Es kaut kā mēģināju nodemonstrēt, izskaidrot, kas šī bija pa leģendāru grupu, un mēs tur kā tik kaut kas nenotiek, par šo te Alberta Leksdiņu slaveno gabalu arī parādīja nedaudz. Kas, Armand, ir tas fenomens jūsuprāt, kas piecīšu paaudzēm pāri, tomēr patur tādā, nebūs skaļi teikts elku statusā, bet varbūt dažiem tā varētu arī būt. Nē, īstenībā, atskatoties uz visu to, ir jāņem vērā, ka tajos gados, kad tas viss notika, ansambls iesākās 61. gadā un turpinājās vairāk kā 50 gadus, es pienācu 73. Toreiz neviens nedomāja, mēs nerunājam, nedomājam par to, ko mēs darām, kas mēs būsim, kā uz mums skatīsies, kā mēs vienkārši darījām to, kas mums patikās. Un tas ir, ko ansambls vienmēr ir darījis. Un tas ir tas labais, un tāpēc, es domāju, mēs tik ilgi turējāmies kopā. Reāli, es pilnīgi saprotu, ka mēs bijām pareizie cilvēki, pareizā vietā, pareizā laikā. Mēs viens otru tāpat pašā sākumā, Uldis Ievāns, Jānīts Rinkušs, Alberts Leksdiņš un Juris Strautmanis, un vēl tur tie pārējie, kas bija 60. gados. Tie bija pareizie cilvēki pareizā vietā un laikā. Un viņiem visiem patika dziedāt, viņiem patika un piedevām jokot. Dziedāšanas ansambļi bija vairāki, un arī citās pilsētās. Bet ar ko piecīši
atšķīrās lielā mērā. Pirmkārt, dziesmas, atļaušos teikt, bija tīra labas, bet humors. Un tur lielā mērā to vadīja Alberts un Uldis Ievāns. Tie bija tie divi lielie humoristi. Jo humor cilvēki gribēja smieties, tāpēc mēs bijām tik populāri Lorija pa dziesmu svētkiem. Jā, mēs uzstājāmies gandrīz visos Amerikas un Kanādas dziesmu svētkos. Un zāles bija pilnas, lielās balzāles bija pilnas. Cilvēki gribēja smieties, viņi grib smieties. Protams, viņi grib arī kaut ko skaistu dziesmās. Bet mēs bijām vienīgais ansamblis kaut kādu satīru vai kaut kādu humoru, un mēs paši par sevīm smējāmies lielā mērā. Un tas bija fantastiski. Tagad VFA arī kaut kāda smīdināšanas sadaļa varētu būt, vai tikai tāda atturīgāka dziedāsiet? Būs ļoti bēdīgi, būs ļoti bēdīgi. Skumjš un sērīgs pasākums, jā, var sakot, jā. Nē. Varbūt kaut kas būs. Es jau nezinu vēl, ko mēs tur darīsim. Jā, mēs vēl neesam sarunājuši. Es ceru, ka būs par ko pasmaidīt un varbūt pat pasmieties. Bet nenoliedzami mūzika priekšplānā. Un šajā rītā, ko esat izvēlējušies atskaņot? Dziesmu, kuras pirmā rinda atspoguļo šī rīta darbību. Lai skan. Raujam, jā? Raujam. 1, 2, 3 un... Agrā rīta stundā mani modina radio, kas salikts Dienvidkorejā. Plastisks bārda dzinējs pie vaiga glaužās as. Tas par lētu naudu nāk no Japānas. Virtuvē pie galda, kas taisīts Dānijā. Dzeru melnu teju, kas plūkta Indijā. Uzvalku tad velku, kašu Hongkongā. Kāju bāžu itāliešu zābakā. Uzeju tad guļām, istabā es klus. No mīļās atvedīties, kas ūdens gultādus. Smaids uz viņas lūpām, sarkan baltis sārds. Skatoties uz tām, kļūst patriotisks prāts. Vis pie viņas latvisks, nav nekas tur lēts. Nav nekas no plasti, kas vai importēts. Jo manā mīļā ir meiden Latvijā. No matu galiņiem līdz papēžiem. Jo manā mīļā ir meiden Latvijā. No matu galiņiem līdz papēžiem. Par sīkiem mājas darbiem tā nesūdzās neko. Pat jums iesāk tecēt, to ņem un nodarbo. Kad citas kaimiņietes to brīžu spēlēt sauc. Tā atvainojās nevar, jo pīrāgmīklu jauc. Tajā var debes manā un gurķi jāskābē. Tajā stād jāņu krūmi un ātras jārābē. Jo vis pie viņas latvisks, nav nekas tur lēts. Nav nekas no plasti, kas vai importēts. Jo manā mīļā ir meiden Latvijā. No matu galiņiem līdz papēžiem. Jo manā mīļā ir meiden Latvijā. No matu galiņiem līdz papēžiem. Vēl vienreiz, jo manā mīļā ir meiden Latvijā.